Kolēģi, pulkstens 8:30. Atvainojos vēlreiz par traucējumu tik agrā rīta stundā, trešdienas dienā, bet pēc komitejām apspriežoties vairāk kārt likās, ka vismaz šīs dienas darba kārtības otrais jautājums būtu jāizskata ārkārtas sēdē, negaidot vēl nedēļu. Tā kā tā, Hjūstona, kas mums tur ir ar ierakstu? Man ļoti jāatvainojās, bet, diemžēl, tehniski iemeslu dēļ mēs nevaram pieslēgties Facebookam, bet mēs uzreiz varam pēc sēdes nopublicēt ierakstu. Nē, nu es domāju, ka tad negaidīsim, kamēr mums tur sanāks ar Facebook, tad baigi nemaz nemokaties. Paliekam pie tā, ka mums sēdi ierakstās un tad nopublicēs ierakstu pēc tam. Jā. Tā, kolēģi, ārkārtas domas sēde, darba kārtībā 2 jautājumi, ņemot vērā ārkārtas sēde, darba kārtība nav papildināma, apspriežama. Tā kā kolēģi aicinājums nobalsot, pat ne nobalsot, bet uzsākt darba kārtību tādā gadījumā ar pirmo darba kārtības jautājumu. Un tātad tas mums ir par pašvaldības aģentūras Saukrastu veselības un sociālās aprūpes centras dalību ES projektā. Kas mums ziņo, lūdzu? Santa, varbūt tad... Jā, labrīt. Brīt. Kā jau mēs runājam komitejās, Veselības ministrija ir izsludinājusi projektu sakarā sekundārās aprūpes, veselības aprūpes iespēju saņemt naudiņu un atbalstīt kādu vai nu remontēt telpas vai attiecīgi iepirkt kaut kādu iekārtu, kas attiecīgi nepieciešama pacientiem, kas saņem sekundāro aprūpi, un līdz ar to mums ir nepieciešams pašvaldības domas atbalsts par to, lai mēs šajā projektā varētu piedalīties, un nepieciešams arī, lai pašvaldība varētu piedalīties ar līdzfinansējumu, attiecīgi apmaksājot PVN. Tāpēc man ir nepieciešams jūsu balsojums. Jā, kolēģi, vēl īsts paskaidrojums no manas puses. Mēs arī šo iesniegumu skatījāmies Finanšu komitejā. Protams, turklāt visu deputātu nebija, bet tātad šobrīd ir stāsts, kad pašvaldības aģentūras startē veselības ministrijas izsludinātā ES projektā un savukārt pašvaldība no savas puses caur aģentūru kā līdzfinansējumu tātad seks šī projekta pievienotās vērtības sadaļu. Kolēģi deputāti, ir kādi jautājumi? Paldies, nav. Ja jautājumu nav, tad aicinu nobalsot. Liena vēl? Man nerādās poga, pēc tu pārlādēšu, bet es pār. Ok, mēs pagaidām, kamēr tu pārlādē, un ja tas nenotiks, tad... Vispār kaut kas nav te pazudis. Es pār, ja Ok, tas tā. Ālise, tad protokolā atzīmējam to, kad Liena balso par, un savukārt es no savas puses slēdzu balsojumu. Un tādā gadījumā sistēmā mēs redzam, ka 9 par plus Lienas balsojums, tātad 10 par. Lēmums pieņemts. Jā, paldies jums, jā, paldies. Paldies, un pāriem tālāk tātad pār tiesas spriedumu izpildi. Kurš te mums sāk? Jūlija? Labrīt. Vai Mārtiņš? Es došu vārdu Mārtiņam. Paldies. Respektīvi, jā, tātad 2023. gada 10. martā Rīgas rajona tiesā tika taisīts spriedums
civilietā, kas tiesā atrodas kopš 2021. gada 14. septembra starp Savukrastu novada pašvaldību un darbinieku. Un tātad pirmās instances tiesas spriedums tika pieņemts 10. martā šogad. Ar tiesas spriedumu tika nolemts piedzīt no pašvaldības darba samaksu un atvaļinājumu pabalstu kopējā summa 22.240,76 eiro, ieturot likumā paredzētos nodokļu maksājumus un arī likumiskos procentus. 23. gada 31. martā tika iesniegta apelācijas sūdzība par spriedumu daļā par darba samaksas piedziņu 13.454,03 eiro apmērā un daļā par likumisko procentu piedziņu 203,49 eiro apmērā. Attiecīgi daļā, par kuru netika iesniegta apelācijas sūdzība, spriedums stājies ir spēkā un šobrīd ir izpildāms. Īsi nokomentējot par tām daļām, faktiski tiesa spriedumā bija pienācīgi argumentēti un korekti argumentējusi, ka dīkstāve par periodu līdz 11. jūlijam ir apmaksājama, un faktiski netika saskatīti argumenti, kāpēc tam nevarētu piekrist, pareizi sakot, tad ir arguments, kāpēc to apstrīdēt, bet sākot ar 12. jūliju, kad no paša atbildētāja darbinieka puses tika pieļauts tiesas sēžu kavējumi, tika vilcināta lietas izskatīšana, par ko lietā faktiski arī ir fiksēti šie gadījumi. Pašvaldības ieskatā piedzenām šī darba samaksa nebūtu. Par to daļu šobrīd, par lielāko daļu šobrīd vēl tiesā norisinās strīds, bet par daļu, par kur tā kā pašvaldības ieskatā strīds tiešām nepastāvēja, šīs spriedums ir izpildāms. Respektīvi, tātad spriedums ir izpildāms daļā par darba samaksu un atvaļinājumu pabalstu 8.786,73 eiro apmērā un likumiskie procenti 293,19 eiro. Papildus tam, atbilstoši likumam par valsts sociālo apdrošināšanu, 21. pantu 11. daļa nosaka, ka darba devējiem jāsamaksā arī sava valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu daļa, pēc tam, kad šāds spriedums ir stājies spēkā, kas šajā gadījumā veido 2072,79 eiro. Jautājums ir izskatīts arī Finanšu komitejā 2023. gada 13. septembrī, un līdz ar to tiek piedāvāts lemt par šīs sprieduma izpildes summas izmaksu šobrīd no administratīvās nodaļas budžeta, un uzdot Finanšu grandis nodaļai sagatavot arī attiecīgas budžeta grozījumus, piešķirot šos līdzekļus administratīvajā nodaļas budžetā no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Paldies! Paldies, lūdzu, kolēģi deputāti, jautājumi? Jautājumu nav. Komitejā bija skatīts un iztirzēts. Jā, pilnīgi precīzi komitejā daudz un plaši. Labi, kolēģi, ja jautājumu nav, tad aicinu nobalsot pār sagatavoto lēmumu par projektu. Deviņi par, 1 pret. Lēmums pieņemts. Kolēģi, liels paldies! Ar to arī šīs dienas ārkārtas domas sēdi pasludinu par slēgtu. Paldies visiem kolēģiem par darbu.